Taksītis tirgojās, ne? Jā, krāsa toši tāda. Klasiskā takša krāsa. Jā. Vēl pat numurzīme, reku taksi lang. Bet, ja tu pārdēm iet prasīties, tas bija takšs, так, ну, Она же была такси. Не. Кто здесь? Лучше в другой раз надо Забили снять, и снимать, потом да? будем говорить. Это не моя, это машина. Balts, jo balts īstenībā, nosacīja, tā ir tā kā sieviešu krāsa. Latvijā tā ir pieņemts. Šito tev malies rakņiem nomēt. Tā. Nav ierakstot komentāros savus. Jā, īstenībā var ielikt. Es frieku. Pēc tās tirgus, tās kā pērk viņas. Jā, pirkšanas apjomu. Jā, bet balta krāsa, tas ir kā kuram modelim arī. Kā kurš izskatās? Bet tā pa lielam Latvijā ir rītīgi pieņemts, ka sievietes lielākoties brauc ar automobiļu. Pagaid, kādā krāsā tev veikals bija? Balts, tā ir tā kā sieviešu krāsa. Viss Bet tā ir darba mašīna. Jā, darba mašīna. Darba mašīna ir jābūt baltai. Neskaitās, viss. Tā, mēs šodien laižam uz Kauņu, jo jums jau liekas, tikko bija video, kad mēs braucam uz Lietuvu. Jā, turistu uz Tauragu bijām, bet es teicu, ir Kauņā un vēl Mariapolē ir tirgi. Es centīšos būt tagad šoreiz otrā pusē, kas pērk. Un pret Perekupiem. Parasti es esmu Perekupu pusē, tagad es būšu pretējā pusē. Tā kā dalīts lomas būs. Mēģināsim kalēties arī viņiem. Jā, bet, protams, mēs iesim visam tam cauri un visu to mēs parādīsim arī jums. Un šodien mēs brauksim nevis vienkārši apskatīties un tā, bet mēs braucam cilvēkam meklēt automašīnu. Viņš zina, ko viņš grib. Apmēram tā ir vai nu Škoda, vai nu Audi pa lielam. Pa lielam, jā. Tāpēc mēs braucam, es kā tipa eksperts, braucu līdzi. Tipa. Nē, jau ir eksperts jau. Mēs divus kādu daļus lietas zinām. Es jau varu piebilst vienu tādu mazu niansīt, ka vienmēr cilvēks saka, es jau zinu pa mašīnām, visi baigi forši, bet vienmēr noder cilvēks, kas par tevi ir gudrāks, kas zina daudz vairāk lietas. Līdz ar to mašīnu nopirkt stipri labāk viennozīmīgi, tāpēc man ir vienmēr tās draugs Aivis, kas zina visu pa mašīnām, ko vajag. Ir jau arī sludinājumos apskatījušies apmēram, kas interesē. Bet par cik tās automašīnas, kas ir autoplačos, viņas praktiski ļoti maz procents ir, kā teikt, internetā pieejams. Tas ir saistīts ar to, ka tie cilvēki, kas tirgo automašīnas, viņi maksā par to vietu jau diezgan daudz, kur viņi stāv tirgu. Un plus vēl viņiem ir jāmaksā sludinājums, kas atkal ir dārgs. Tāpēc viņi izmanto to iespēju, kā palējumu senos laikos, kad cilvēki iet vienkārši uz tirgu. Un tas ir Lietuvā ļoti populāri un tas ir normāli. Tā kā, jā, mēs izbrauksim apstīties, vai nav kaut kas tāds, ko internetā nevar atrast. Un, ja gadījumā tur nekas nebūs, tad, protams, mēs brauksim pa tām, kas ir sludinājumos atrasts. Dodamies ceļā un cerams, ka atradīsim to īsto. Mums arī atnākusi ir atskaita no Car Vertical, kas mums parādās. Mums īstenībā viss parādās ļoti labi, viss zaļš. Un parādās arī 18. gadā bildes, kad viņi tirgojusies arī šī BRC kompānija. Tas nav vienkārši uzlikts, jo tā BRC īstenībā ir tāds, viņi ir arī Latvijā. Es nezinu, tā varētu būt kaut kāda starptautiska kaut kāda kompānija, bet viņi diezgan nopietni tirgo mašīnas. Tā kā tas varētu būt plus, kad viņi ir bijusi tur. Ko mēs redzam? Pēc noskrēja mums bija daudz, kas neparādās, ja godīgi. Avārijas mums nav bijušas. Vidējā cena rādās pēc Car Vertical, ka šitāda ir 8900. Jā, skaidrs, es jau neatbilstu tev prit dārgāk. Ko tu domā? Tagad tev pa 6, tas nahaļau. Tāda jau bija doma, es jau tāpēc tev paņēmu. Jā. Ja gadījumā tu nākušreiz brauc bez manīm, pirkt mašīnas, tad tu parādīšu, kā tu to var izdarīt. Redzī? Jā. Tu paņem Car Vertical atskaiti, un tad tev būs saraksts. Redzī? Veic profesionāli apskata autoservisā. Egu izēja cauri punktiem visu. Pārbaudai nobraukums ir, redzi? Tur viss šito ten. Vienkārši tu man nevajag līdzi mēs. Es varēju nebraukt, tu varēju iedot šito līdzi. Nē, vecīt, man tev vajag līdzi, kā tu pēc tevs? Bet, jā, katrā gadījumā šitā var ritīgi, viegli tu pats. Nē, ir divi varianti pateikšu. Vai nu šis. Šis būs dārgāk. Jā, šis būs lētāks variants un varbūt būt noderīgāks citreiz. Jā, un ja tu izmantos man atlaižu par Perfection 86, tu vēl iegūti 20% atlaidi, tā kā vispār nahaļau. Un vēl nopirks labāku automašīnu. Okay, lai tev veicās.
Tu jau tā kā pa mājām, lai... Es jau teicu, viņš jau te visu laiku dzīvo. Es saku, jūs teicu, jau tā kā vietējais. Te neviens tā nebrauc, starp citu. Sāk iedzīvoties jau. Ar ko mēs sāksim uz placa, vai ir jau kaut kas konkrēti noskatīts? Nē, mēs no sākuma ir noskatīts, bet nav vēl sezonīts, uzzvanīts. Bet no sākuma iebrauks placi apstīties, jo tur ir, zikā, bieži iespējas, ka būs tāds, ko nav redzējuši, un arī cena noteikti būs. Tur pa lielam vienmēr ir lētāk nekā sludinājumos, tā kā izmantosim to iespēju. Un tā, ko mēs esam noskatījuši, it kā ir Lietuvā jau reģistrēta tāda laika, bet, tas nav nekas krimināls. Cilvēkam viņi 4 gadi jau tā automašīna, un tur ir forši sarakstīts, ko viņš ir darījis. Tas arī ļoti liels plus, kad var parunāt ar saimnieku, kam ilgi tā automašīna jau pieder, un tu var uzzināt kaut kādu informāciju, ko tu neuzzināsi, pieņemsim, placī, kur ir automašīna viņš ievedis, kādu tu redzi, tādu tu dabūni arī. Tur ir tā lieta, tāpēc, bet no sākuma paskatīsimies kaut kādus vairākus variantus, un tad tikai zvanīsim pa sludinājumiem. Pats, pieņemsim, priekšā tāds normāls. Ja tu te ies, te mašīnas ir, viņš maksā tik, cik visur maksā, viņš ir dārgs ļoti. Bet pa lielam tas ir tas pats variants, kad noteikti viņi aiziet tepat aiz stūru uz to plācu, nopērk, atved te pārmazgā, nomazgā un noliek šitā viņu uzreiz dārgāk. Viņiem mazgāšana ļoti dārga, tāpēc arī tas cenas tāds ir. Un viņiem no pašiem nav jāved. Vienkārši aiziet tur nopērk, noliek te un tirgo. Es domāju, ka ļoti daudz tā arī mums dara, teiksim, pašā Latvijā. Viņi atbrauc uz Lietuvu, nopērk pa lētāk naudu, aiz uz Latviju, nomazgā uzpušķina bāju foršu. Jā, un saka, no Latvijas jau. Jā, 100 punktu jau nepierāda numuru, viņam viņas cilvēks, kā baigi labi. Bet tagad vienīgais ir bišķiņ grūtāk tā sistēma, es neiet cauri, jo Lietuvā pieņēma ar tādu laiku apakaļ likumu, kad viņi jebkura automašīna, kur viņi šeit tirgo, viņi ir jābūt Lietuvas kā ievestai reģistrācijā. Viņai nedod numuru, bet viņai nalga, ja tu viņu Latvijā piereģistrēsi, un tad viņi parādīsies, kad viņi ir bijusi. Protams, viņš jau reģistrēja, uzreiz parādās, ka viņš ir bijis. Tā kā galīgi vairs neiet arī cauri tos, ka tu te var pirkt, tur vest, un pilnīgi neviens neuzzina. Tikai tas bišķiņi ir atvieglots. Jo vēsturi tīra. Jā, bet ar katru gadu šitā te visu laiku mainās, un paliek tās mašīnas tādas, kā teikt, slēptas, nevar no daudz lietas noslēpt, vairs tas ir daudz pārskatāmāks, tad caurspīdīgā vēsture redzamā. Tieši tā, no tajienas sākās. Un šitajās mājās ir tie plačiekšā, jā, mēs sūdīgs tās mašīnas, ne? Es sapratu, jā. Tie servisi viņiem jāš tās mājas. Tur viss kaut kas, tur arī piekrāso, viņi te visu kaut ko dara. Es domāju, lai tik izstās labāk. Ja mēs atbrauc pēc Škodas, mēs atbrauc ar Panameru mājās. Tāpat cena. Bez lukturiem. Izādi. Tā, mēs esam ieradušies uz pirmo placi. Viss konkrēti samazinājies. Pirmkārt, mēs sāksim ar šito pusi. Tur, kad paskatāmies, šitie agrāk bija pilns ar automašīnām, tādu laiku apakaļ. Es teiktu, ka gadi te, man liekas, neesmu bijis apmēram. Šitas bija agrāk viss reāli pilns. Un šitās ielas sākums ir, cik šī kāda 100 metri no tējienes, ne? Kaut kur apmēram tā. Tur arī jau bija placis. Tad paņēmuši vienkārši depo uzcēluši pa visu teritoriju. Kā jēgi? Labāk būtu atstājušas, mēs, ka mašīnas ir nopirkt. Bet labi, kaut kas jau bišķi ir atstāts. Tikai iziesim cauri, ja gadījumā kādam interesē, kur ir adrese. Droši jau paši atbraukt apskatīties. Ierakst Googlē un atradīšu. Te arī īstenībā kafejnīcas iekšā ir ar uzēstu. Bet nedēļas, ka es vienreiz biju mēs bijām ar Arču un Vītolu te tā. Nopirkām 2 mašīnas, iegājām pārēst, kad bija pa ceļam. Vītols dabūja normāli koļķēt, bet nezinu, vai tas bija saistīts ar to ēdienu. Tu vienkārši pāta braucis, tas vāk. Nē, viņš brauc, mēs ar savu mašīnu brauc. Viņš dabūja vienkārši bremzēt reāli. Slikti palika, bet mums ar Arču nekā nebija, tā kā es nezinu, vai mēs varam paiku ainot, bet otrais noteikti neēdīšu te. Jā, tā kā ejam skatīties, kas tur mums būtu. Nezinu, vai tas ir labi vai ne, bet mēs jau 10. no rīta esam te. Kaut mums 3 stundas bija jābrauc, ne? Mēs pļāpājāmies, tāpēc ātrāk arī atbraucām. Man bija pirmā Škoda, jau šī tāda nedēļa? Nedēļa. Man garu astu vajag. Man daudz mēbeles jāvadā ir uzreiz. Jūs zināt, cik īstenībā interesanti, 23. gada mašīna 14 700. Zlikās tik nenormāli lēti. Tā, ja mēs skatāmies šitā, tad mašīna pa 15 000. Ja salīdzinām pa 15 000 kādu BMW var dabūt,
Nu, Tur maisiņā iedod detaļas līdz tev. nu tā diezgan... Tur švaks sanāk, jā. Jā, Tas jau bet, nu, forši tā. Un tas īstenībā baigi interesanti, ka šitai ir Kaunijā mašīnas no Francijas. Agrāk nebija tāds. Jā, tu teici, Tauragē, man Jā, liekas, tikai bija. viņiem šitai Kaunijā tas ir ļoti rastams. Tas nozīmē īstenībā ko? Kad ir no Francijas, ir lielāks piedāvājums. Tāpēc arī šitai sākuši vest. Viņam vienreiz mēs prasējām, es neceros visu to stāstu, bet viņam tur kaut kāds savu veidu tāds bīvs bija ar to Tauragu un šito vietu. Sakarā ar tām mašīnām, franču un visām tām viņš tur viens perekūps mums stāstīja šito. Bet tas bija vairāk tāds uz principu, te tādas nebūs un kaut kas tāds, bet tagad viņas ir arī te. Tā kā kaut kas ir mainījies. Es skaties šitādi. Kaut Latvijā īstenībā tāda paša kompleksācija. Pikapā bija 11,700, man liekas. Jā? Tagad, jā. Tā kā 23. 20. Un 23. un 20. Bet tu zini, viņi izstāsta tāpatās apmēram. Tikko esi 5 no 20. Jā. Mums normāli skanēs. Šis ir īstais. Šis tā kā ir stikliņi, tad mēs tik tiekšā nevar. Jā. Ar rokām nevar aiztikt. Ir 4,2. Ekonomiskais. Jā. 4,2. Bet cena nav slikta, 7,8. Viņi arī nemaksā neko, ja godīgi. Tur 100 punkti, tad katru dienu kā uzdod gāzi, kaut kas jādara kaut kā. Viņi nav baigi noteikti uzticama automašīna vairāk jau. A Volvo neiet pie sirds? Nē, man ir bijis. Nebūs Volvo. Nē, Nebūs mans. Volvo neskatīsimies nemazā, jo nebūs Volvo. Nu jā. Tas nav. Man ir bijis, es esmu tā nomocījies ar Volviķu. Nē, negribu. Nē. Redziet, tāpēc es nemaz neesmu sācis, lai man nav jāmokās. Tu jau dzirdēji, ko es tev stāstīju. Kā. Teikšu tā, mēs iztiksim bez Volvo. Un šito tev ir iespēja arī vinēt. Es tikai atgādinu, kaut kā daudz jau no jums zina. Ja tu piesako manam kanālam, ko tu šobrīd skaties, tad vienu dienu tu mauks ar šito te. Šitas auto tev sagādās super daudz emocijas, jo viņš ir uztaisīts tāds, kas ir ridīgi liežamais, polēt darīt visu kaut ko. Vai nu arī, ja tu gribi, tu viņu var sametināt, sadaisīt un iziet apskat, braukt pa ielu. Bet izvēle ir tava, jo tu viņu saņem pilnīgi pa brīvu. Tev vispār nekas nav jādara, tikai jāpiesako kanālam un jāskatās video. Tas ir viss. Bišķi slapi no driftošanas, bet tas jau būs savs, kad atdos. Jāiztais loks. Un reāli viens no jums saņems šo automašīnu, un vēl 3 no jums saņems dāvanu kārtas 500 eiro, 300 eiro un 200 eiro vērtībā. Piesako un skaties video. Tā paudz, kad man nepatīk. Bet nav gaišies salons. Nav gaišs salons, jā. Nav lūka, klausies. Nē, bēdīgi, jā. Viņi ir lielāki bišķi nekā tā. Tas tāpēc, ka tu nedari iekšā. Nu jā, man jau problēma tas, ka man lūka, vai es ar galvu. Ķiverīt uzvilkt. Nē, šitas, jā, šitas nebūs tāds īsti. Tad vajag lūku. Lieliem cilvēkiem vajag lūk, to Kaut visu zina. kas, jā. Kaut kas balts un izstāst, ka stāv ļoti ilgi. Ka saimnieks skatās pa logu. Lai tā lupat izskries, to ir mazgāt. Jā. 5,9. Priekš netīrs būtu vēl tīri, es domātu. Nav luks, tu parastie lukturi, man šitās Vienmēr, cik ilgi viņš stāv pēc jumta, var noteikti tur Jā. sūnu nav. Šitā ir izvilkt no dīķa, man liekas, pēc tās suns vienlukturos Jā. logos redzēt. Es nezinu, ko ar dīķi brauc, viņš jau viss tāds. Viņi ļoti ilgi stāv, to viņi atvest šitādi nomaz, bet tā cena ir tāda, ka viņi būtu super labā stāvoklī. No Baltijas jūras izvilkt. Tad jau viss Reku tev Land Rover, Landrovers reku stīgā. Bet nav lūkā, kaut kā. Nu, tur ir paaugstināts. bet tu var jumtā. sēdēt pat augšā. Jā, es domāju, ka stāvs uz tā. Tā kā pīns raus striķis, ne? Tu var apsēsties. Jā. Bet tagad tev džipu labāk jāskatās. Man jau ir viens. Nā. 2 man nevajag. Man viens jau ir. Vajag dažādību. Vajag dažādību. Viņu vajag uz sportzāli braukt, vai Jā. tur ielikt. Somu vienkārši. Zelus ar savu. Jā, salīt visādi proteīnas iekšā vispārējo. Viņa gadījumā apkrīt, lai nav žēl. O, puika prātīgs pīpā mašīnā. Viss kārtībā. Jā, tas ir pabriesmīgi. Laikam agrāk tas likās normāli, bet te tas man vispār pīpāšana jau no 14 gadus aktuāli. Un kad mašīnā pīpā, man liekas, laikam, ka tas ir kaut kas
Nezinu. Fui, tas ir rīks mierīgi. Protams. Tik es tur nopirku to Mercedes V-klasu, un tur arī piepīpa. Es 7 gadu nebiju bijis mašinā, kur reāli tagad tu veidini un dari, un nevar to smakojas dabūt ārā. Jā, ir reāls kaut ko ķīmisko, visu griezt, tur viss, nezinu, jāņem krēslu ārā, viss jāizmazgā. Lai varētu to smagu dabūt ārā, un kā nepīpādāja, viņi liekas nenormālīgi stipri. Jā, bet šitā būs šitā uzreiz tagad 9 būs nodēļ. tur tā lieta. Man liekas, ka pat pāri 9. Šitādi būtu smuka arī ir ok, bet VRS tas būtu. Šitā gan patīk. Šitā būtu smuka, jā. Šitā būtu forši. Ierakst komentāru, kuram patīk šitās VRS. Jā. Man Skodas. patīk. Var ierakstīt pirmais, man patīk. Baigi ok. Tagad skatīs video, tu ierakst. Jā, man RS arī patīk. RS Audi, tie arī baigi forši ir. Eminieki man arī patīk, jā, bet tas šis arī. tāds, šis dīzeļu izpildījumā. Tas nav nekas ātrs, bet ķipā ātrs. No laukuma izbraukt var. Nē, bet. Tre, ka es skatos, baigi daudz plačiem ir vārds ciet. Jā, mēs būtu laikam baigi agri. 10 it kā. Kādreiz jau vispār, es atceros, bērnībā jau brauc vispār 8 no rīta jau. Jā, bet zini, kas ir tie tirgi, man liekas, kur viņi notiek kaut kur. Blins aizmirst to vietu, kur ir reāli tirgs, kur tu aizbrauc pie kādas automašīnas. Tie ir tādi tika privātie. Zini, kad atbrauc un viņš kādas savu mašīnu tirgo, un viņi stāv pie tās mašīnas, tur pieiet parunāt. Un tie ir tie tirgi, kur agrāk bija tāds ridīgi agri. Tagad jau viss. Šauļos nav, kaut kādos šauļos vai kaut kur. Kaut kā bija tā vieta saucās, jā. Kad tā mašīna ņēmās, jā, Jā, kad jā. stāv, viņa tev gaida brucina rokas, tev Jā, nāc jā, jau jā. bērnam jau, tu nāc pie manis. Nu jā, šitie jau visi tādi, zini, kā attēdušies kaut kad atbrauc. Bet viņiem pa lielam te ir uzzvan un viņi visi kaut ko lokāli pa lielam. Tad reiz piedāvā, mūsu mašīnas ir labākas, Škoda Jā, 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 balta. jā. Kaut kad ir arī mazgāta bija. Bet jā, šoreiz kaut kā izskatās, ka te diezgan pātri esam. Tik trauki dārgi. Mums latvieši tāds ir zinām 20 ir Jā, pārdus. tas twin turbo Nu jā, jā. 230 km. Nu šis jau iet ratatā. Šitie motori arī bieži ratatā aiziet. Un tad ratatā brauc ciemos klausīt. Man apakšā izmēr viss. Viņa to ir populāri, ka šis patīk. Nē, tu esi. Tu uz tiem mešiem tu pēdējā laikā esi kritis. Es domāju, Jā. ka drīz nāks mājās kāds mers. Nu, kaut kas saka, Nu vēl, ka tu man gribēs pierādāt, lai es mērķi brauc mājās. tev vēl iespēja man V-klasu nopirkt. Vēl jau var. Vēl šodien aktuāli, jā. Jo es izgāju apskata pirmo. Nopietni. Viņa Tu droši vien neapstājies, tu brauc cauri un papsti uzlījumu galā. Pat es baidījos par tām daļiņām, kas tagad jau ir ridīgi bailīgi, kad pirkt mašīnu. Teicu, ka tam virs 13. gadu pārbaudās daļiņas, kas ir ļoti aktuāli. Un man noskrējiens V-klasē vēl tāds palielāks. Attīt, protams, neattiņ. Un brauc, un es nezinu, varbūt pie tā noskrējiena tikai šis sadils vai kas, bet ne, izbrauc caur, pieteicu tādu orotu šitos, tad mats fēno tik tīrs gaiss nākot ārā. Reāli šitā Jums teikt, šis neskar, bet man gan zīmē vajadzēs, lai es nepakaros. Šitā nav tāds ierobežojums. Jā, arī galvenais, ka visām tām PDF un visām tām lietām, kopš ievies to jauno likumu, viņām ir visām cenas entās reizes pacēlušās. Agrāk viss griez ārā, tur pa lēto nodevu Lužņos, ķip baigi forši dabūja pāris eiro. Tad mums nozīmē skrien paši pērk pa entiem 100 apakaļ. Greģis biznes beidzās. No kāda šitāda maģika vaina? Kāda viņām cena šitiem man nepatīk? Šim normāli cena jau nav uzlikta. Nu jā, es tāpēc nevaru saprast, es lasu 3 reizes, es nevaru ieraudzīt cipars, es tagad nobraukumu. Normāli cena nav uzlikta. Nē, Šitas ir no Zviedrijas. Super stovis. Tas nozīmē super stāvoklis, ne? Nu jā, tas jau visiem šitai. tas viss ir stāvoklī. Šitai ir tikai labākās mašīnas. Tikai stāvokli. Un reku ir šitas variants īstenībā, kas ir. Un ja nē, Tad es paiešu nost, jā. Tad tu stāst, bet tad tās jau viņa laka. Vai ir to, kas tur ir aiz viņas, ne? jā, bet idejas, ko šitā ir mašīna, ko es ieteiktu īstenībā kā pirmo mašīnu, ja tu meklē kaut cik tiešām normāli, un lai viņai būtu 1.9 motors iekšā vecais. No šito taču nevar aizšaut garām.
Es nezinu, kas laikam Ir īpaši, es paņemtu 1.9 šito pirmo mašīnu, iekāptu viņā un saprast, ka... Tu jau netiec iekšā. Par to jau stāst. Teikšu, tev nemaz neder. Bet reāli šitā ir kā mašīna, pirmā iesākuma mašīna vai lēts pārvietošanās līdzeklis tiešām ar šito motoru. Viennozīmīgi iesaka, jo tie 1.9, viņi jau no kur tur gadu, kaut kādu, nezinu, 10 vai kurē nenāk, bet tie ir reāli palikuši paši labākie motori, kādi bija viņiem. Tā nav noteikti tur. Nav atkal. 9.8. Nav tik traki. 9.8 dīzelīts. Vienīgais El Manuels. 9.8 dīzelīts. Mazais 9.8. Tas parastais Audžiks. Ekonomiskais. 12.9.8, es redzēju, jā. Manuāls. V12.9.8 mazais. Šitādi ir grūti būtu pārdot Latvijā manuāli. Balts jau balts šī īstenībā, nosacītā ir tā kā sieviešu krāsa. Latvijā tā ir pieņemts. Šito tev malēs rakņiem nomēt. Tā. Nav ierakstot komentāros savus. Jā, īstenībā var ielikt. Es spriežu. Pēc tās tirgus, tās kā pērk viņas. Jā, pirkšanas apjomu. Jā, bet balta krāsa, tas ir kā kuram modelim arī. Kā kurš izskatās? Bet tā pa lielam Latvijā ir arī pieņemts, ka sievietes lielākoties brauc ar automašīnu. Kādā krāsā tev veikls bija? Balta. Nav viss Bet tā ir darba mašīna. Jā, darba mašīna. Darba mašīna ir jābūt baltai. Neskaitās visi. Divi sēdēs. Jo te arī īstenībā, ja mēs paskatāmies Latvijas tirgu, ja tu kaut kādu, piemēram, X5 gribētu paprojāt baltu atrast. Tas ir no X, tas vecais, runāja vai jautā. Tas vairs nav X5. Tā kā uz baltu vienīgais var rūsu baigi redzēt. Pa Latviju braucot pirmais ļoti labi. Tas iekrīt acīs. Bet tas tikai es man personīgi patīk baltas mašīnas. Man nav nekādas pretenzijas pret tā. Bet brauc sievietes pamatā. Jā. Tas nemainās. Tā tas ir. Tātad Džeki tagad savas mašīnas atdod savām dāmām. Jā. Es jau atdevu savai certoju. Man arī bija balts. Tu paspēji pabeigt būs baltos sataisīt, ka tev jāiedod. Man jau certā klasi, cik jau 7 gadi balti jau bija, viņi nopirka, jā. Tad man vēl patīk baltas mašīna. Atdevu sievai. Tā kā viss pienākās. Visi pa ložani. Pēc tam pats nopirka baltu veiklās. Tajā ir rītīgi pieņemts, ka sievietes lielākoties brauc ar automašīnu. Es bez savat, man bija doma sākumā pirkt tās baltās mašīnas, bet tad sanāk sievietes tikai brauks pie manīm, ja tagad pirks balts. Bet tur jau atkal ir savs puses. Nav jau sudīgi. Tāpēc, ka redzi, otra puse ir, kas balts mašīnas vajag uz sievietes, bet sievietes jau parasti paši nepērk savu mašīnas. Jā. Redzi. Jā. Viņam tikai viņas pasaka, ka viņas grib šito visu. Un tāpēc jau pērk viņas vairāk, ja vīri pērk. Un tad jau no nozīmes kādā kondīcijā viņa galvenais ir balta. Viņa atnāks pastīs, man balta der, es ņemu. Es tikai teikšu, pielaist nevaru. Nē, labi ir, bet balta der. Galvenais jau, lai vīri pierunāk. Un pa sarkanu krāsu, ko tu saki? Kas brauc ar sarkanu krāsu? Cilvēku nerunāšu šobrīd. Te mēs redzam to piemēru, kad mēģina sudraba krāsu it kā iekrāsot blakus durvīm, bet īstenībā tas jau rada lielākas problēmas. Te mēs redzam, tur ir pavisam cita vēl krāsa. Šī ir oriģinālā krāsa, viņai nesen ir krāsot šitās divas durvis. Un ko mēs redzam, kur ir pārēji taisīt no šitās, bet viņa ir palikusi 3 reizes tumšāk tā pārēji. Jā. Un tas ir sudraba krāsām, ko tur ir, tur nevajadzēja to pārēju labāk taisīt. Tas neko neatrisina. Tas tikai pasliktina vēl. Taksītis tirgojās, ne? Jā, krāsa toši tāda. Klasiskā takša krāsa. Jā. Vēl pat numurzīme, reku taksī langa. To vismaz nav. Bet ja tu pārdēm iet prasīties, tas bijis takšs tagad, ne? Она же была такси. Nē. Tas nekas, ka uz numurzīme palicis. Jā. Nav nobraukums pat ierakstīts, klausies. Te jau, man liekas, ka tas ir 2 reizes. Tur lapiņa pa mazi, lai ierakstītu. Tik daudz Klausies, varbūt tas numurs apšā to pulszīmīt priekšā. Jā, bet pasties uz beņķa. Es neteikšu, ka viņš sūdīgā stāvoklī. Pārvākts, viņš man liekas, ir tas salāts. Bet to izstāst, kaut kāda dermantīns ir. Tas nevar redzējis tik tādu pretīgi ādis. Какой пробег у нее? Около 200 тысяч будет. 200? Ну ладно. Paprasē taksas ir. Она же была такси.
Не. Окей. Спасибо. Цвет от такси был. А что здесь? Другой За- раз надо забей не снять, и снимать, потом да? будем- Это не моя, это Да, машина. да, я просто... Моя этого машина. Spēcīgi вам. Tā kā teicu, ne? Parakūpa, viņi vienkārši nagļakā melo. Nu tā, kad ir tikai šī gadījumā. Es jau pilnīgi jūtu, ka Viņš neteica, ka tas ir kaut kāds Porsche. kad viņš aizmirs noņem par to paliknīt, jo viņš angliski noteikti nemāk, tad viņam pofīgi, vai kas tur ir rakstīts. Un viņš vienkārši tad tup stāst, ka 200 noskrienas. Jā. Nav tā, nu, kaut kas toks. Jā, jo te tā tu pa lielākai daļai tu redzēsi, būs tieši 200 Не. apmēram. Tas ir tāds standarts visām automašīnām, ko notīna ap 200 visām viņām. 10 gadus 200. Tāpēc šīs ir lietas, kur ir tiešām jāuzmanās ļoti. Jo šitiem veciem, viņiem nevajag sieties. Tur vajag iet ar visiem kā vertikāliem, visiem lietām pārbaudīt maksimāli pirms pirkt. Zini, kā izdarīsim, uzzvanīsim uz Šito to pastīšanas kādu sludinājumu, situāciju. redzēsim, ko viņš alpo. Un tad skatīsimies, ja mums pietiks laika, mēs varam ātri aizskriet līdz Marijapoles pirgumu. Jā, Jo tur es domāju, ka viņi nebūs samazinājuši, viņi šķirīgi traki. Un tad jau manīs. kaut ko jau mēs līdz beigām dabūsim. Здравствуйте. Да, вы говорите по-русски и английски? English, yes. Yeah. I call you about the Skoda. So cars. Basically, any time you're available. Yeah. Yeah. Today I'm available. Nu, izklausās jau labi. Jā. Tad braucam tur, vai braucam uz Mariupolu? Vai nebrauc? Jā, jāskatās reāli, kā tas dzīve izskatās kopsumā. Jā, Jā, cik tur kas un kā. tad brauksim iečekot, kas tur īsti ir. Un varbūt nemaz netērēsim daudz laika. Mēr tā ir, ja godīgi, kā es pērku arī automašīnu, es pērku tikai priekš sevīm, ne tur galīgi tikai tīri cenas dēļ, lai pārdot viņu. Man ir tas klikšķis, kas ir ar automašīnu. Piemēram, es viņu ieraugot, placi ejam, es ieraudzīšu viņu un tā ir tāda, nezinu, savu veidu kaut kādu sajūtu, ka šitā ir tā viss. Normāls šlogbūm, ne? Jā. Nu, īstenībā es gribētu dzīvot šitādos rajonos. Jā, ostas tur kaut geļika stāv arī tādu dzīvot. Jo šitādā tu vienmēr zini, ka tur normāli cilvēki dzīvo. Nu tā. No tāda šušvāra. Viņš savu. Židēji tie salongas daudziem nepatīk. Viņš izskatās rītīgi forši. Bet es arī nevarētu, tāpēc, ka kāds es braukāju. Nu, jā, nē, tu iekšā nekaup. 2 mēneši būtu melns. Nē, man būs zolība, jā. Šeit tā rūs kaut ko. Jā. Var kaut ko redzēt. Īsti nav redzēt. Nu, tu ieskrāpē, tad jau būs. Viņš pat pārdevējs ir pateicis vairāk, man liekas, nekā noteikti vajag. Nu, labi. Es īstenībā baigi labi. Patīk šitā, tad, kad tirgo. Ja viņam arī sludinājumi bija visādi skrāpējumi ielikt un tādas lietas, kas ir, patīk, ka tu pērci reāli pie cilvēku mājas, nevis kaut kur pie veikala. Nē, viss tās jau ir okei. Automatiks? Automātiski. Vešīga. Svētā glītumā? Jā. Šitas. Pat. Arī mašīna, nezinu, nav tāda, pieņemsim, kas ir kā perekuparas, tur viss izlaizīt un ko. Te ir viss tāds, lietot automašīnu. Var redzēt, ka auto ir lietots ikdienā, nevis vai ne, sakopts vienu reizi, un tev šis stāv. Jā. Kas ir primārais, ko mums šitādām vajag skatīties? Rūs noteikti, ne? Jā, tas ir, viņam ir vājā vieta, tās ir arkas. Tas ir šitie apkārt. Un šis vairāk izteikts ir Volkswagenam. Te bija bišķi kaut kas pagājis nost. Ko mēs otru sadaisījām tikko. Un tad vēl viņām īstenībā tieši Skodām, Volkswageniem šitiem ten ir problēmas,
kad viņiem parādās tāds maziņš punktiņš, nu, tāda pumpiņa reāli, viņi arī ir pumpiņi, jo šitiem modeļiem ir problēma, te ir bišķiņi veidojās, kad viņiem ir tā cinkojuma problēma, un tas mitrums nāk no otras puses, tur pat nav ne atstums, nekas, vienkārši ūdens pilīt tāda pumpiņa parādās, un tās vajag ritīgi ātri novākt, pirms viņas sāk rūsēt. Tad detārku zem ručuks būs kaut kad pēc kaut kāda laika. Tad brauks pie Aivi. Aivis tāds lietas glābi. Bet šitā krāsa ir tāda, ko tu... Tā jau būs tā problēma. Labi, tad viņš nebrauks pie Aivu. Daudz ieraudzīsim. Kas rekur atkal ir plūs viens, kad... Nezinu, nekas nav mazgāts vispār par tie netīrumu. Kaut gan es savai mašinai neslēpjot uz brīžiem izmazgāju, tāpēc, ka man patīk, kad es muku. Bet šis tas gadījums ir, kad mašina, tu redz, kad viņi ir bijusi vienkārši lietot, darīt to, kas vajag, bet nav tur mazgāts, tīrīts vai kaut kas tam līdzīgs slēpts. Tikai tas ir īstenībā, atkal piedod tādu ticamības momentu, kad viss ir kārtībā. Ja mēs redzam, te arī viss, eļļa bijusi aizliet garām, kādreiz tas ir normāli, bet te viss tāds. Pa sausu? Jā, sauss viss tur ap inžektoriem īstenībā bieži jāskatās, ka tur nav nopuņķojies, bet tur gan es ieteiktu varbūt nomainīt tos, apakšā tos tur gradzens, jo čučučut ir slapš, bet tas arī normāli, tas ir vienkārši izņem inžektors, vai kā viņš sauc latviski. Tā viņš ir. Tas par sunks, jā. Un nomaina apakšā gradzens un brauc tālāk. Pastīties eļļi, tad pastīties, cik tur. Tur nekā nav? Sausas. Pusīt ir. Normāli. Motors augsts arī, kas forši ir, kad nav uzsildīts. Uzreiz redzēs pirmais, ko viņš ģorgājās, ko viņš dara vispār. Tā kā bitī? Vispār kļūs mierīgs. Baigi labi pielēt. Pielaids. Domās priekš arī vēl. Ieliks ātrumā tagad? Vienīgais, ka Xenon jāmaina violetas deg. Zini? Xenon jāmaina violetas. Vienā pusē tāds, otrā tāds, jau kaut kas darīts. Nē, viņš izdeg, viņš jau izdeg jāmaina. Riskais testēs vai strādā? Panorāms lūk. Nē, labāk nezinu. Taisīsim vaļā. Vienreiz vienmēr izdodās. It's work? Yeah, sunroof. Pavēl jau prasīt. Yeah, okay. Jā, arī Because netaisīt. always we need to ask because sometimes it's just stuck all this time. But it's mostly it's on this car. Atcīt apakaļ, vai ne? This is. But that's why I ask, yeah, because some of these just don't use it and that's why it gets stuck. Okay. Viņš sit apakaļ. Standarts. Sīt apakaļ nevarēs taisīt? Jā. Zini, kā viņš šitā, ja parasti sit apakaļ, tad pa mazam kumosam ķipa griez uz priekšu. Nevis automātiski, bet tā... Viņi nedara to. Sākās. Nevar aiztaisīt. Pagaidz pastumšu roku taisa. Zini, ko viņu vajag izmazgāt un satīrīt? Es zinu, es jau Auģikam savam arī izdarīju to pašu. Viņai tas motorā sajiet. Varbūt es pieturēšu šito, jo viņai grūti, tā ir drošība. Something stuck. It's usually or... Maybe you have something like WD-40 or W. Would WD-40 no, but No? I think I have some oil. Maybe I will just lubricate it. Something like that. Stop these, yeah. You should have, yeah, you can something to get. I can give you for safety keep back because right now we just wait, yeah, because we need to I'll go. fix it because we can't drive right now, nothing. It's very cold. Let me double check. Tad pārbaudīsim caur kā vertikāli viņu. Mums arī atnākusi ir atskaita no kā vertikāli, kas mums parādās. Mums īstenībā viss parādās ļoti labi, viss zaļš. Un parādās arī 18. gadā bildes, kad viņi tirgojusies arī šī
BRC kompānija, tikai tas nav vienkārši uzlikts, jo tā BRC īstenībā ir tāds, viņi ir Latvijā, es nezinu, tā varētu būt kaut kāda starptautiska kaut kāda kompānija, bet viņi diezgan nopietni tirgo mašīnas. Avārijas mums nav bijuši. Vidējā cena rādās pēc kāra vertikāla, ka šitādai ir 8900. Jā, nu skaidrs, es jau neatbilst tev pirkt dārgāk. Ko tu domā? Tagad tev pa 6, tas nav haļau. Tāda jau bija domas, jo tāpēc tev paņēmt. Jā, un ja tu izmantos man atlaižu kod Perfection 86, tu vēl iegūti 20% atlaidi, tā ka vispār nav haļau. Un vēl nopirks labāku automašīnu. Tā. Jā, augsts 2 grādi var. Laikam lēnām jāsāk pierast, ka tā ir tā norma. Braukt, tu, kur mēs braucam. Idejas, ko es daru, es arī tā, dzirdu to mašīnu, kā tā, teiksim, Hadens strādā, un tu pilnīgi jūtu, kad viņi ir tādi, normāli, ka tu brauc, nav, nekas tāds liek, kluk, nenoraustās un viss šitā. Un tagad tur bija arī tāds bedrīts maziņas, visādas asās, un pār pa viņām, kad tu brauc, tu uzreiz jūti, ka tā Haden, viņa tā pienācīgi nostrādā, nevis tur gluk, šitie ten iet vaļā. Un tas ir tāds svarīgs. Jo, piemēram, uz šoseis nekad nesapratīsi. Uz šoseis visas mašīnas, jā. Tāpēc ir forši var pārbraukt pa tādu, nelīdzenu ceļu. Tu uzreiz tu dzirdēsi, ka pārbrauksim. Jā. Šī arī pat parkojās, zini. Jā, kamera arī es jau redzu, tas ir viss cilvēks. Šito, ka kapjonieki braukt, tu visā staigā tur. Bet ne, viņi ir taču pārpilots. Jā, šitā? Jā. Es nezinu. Ja tu redz, vienmēr pēc kā Volkswagen, noteikti viņam ir malās tie 2 sensori katrā buferī. Tas nozīmē, ka viņš pats parkojas. Nē, man bail šito paļauties. Es parkojos pats, man drošāk. Lūkojas neaiztiks. Jā, to esam. Ir tīpaši mājās braucot. Jā. Līdz vasarai neaiztiek. Var sāk kaulēties. Sāk kaulēties. No? Sāks ar trīnīs. Interesantākais, ja? Kā tu parasti, cik tu? 2 štukas aizem pēc, vai kā tu ir? Tāds cenas. Sāk no minimuma. No minimuma. 5. Vairāk nav. Zini kā parasti tas, kad sāk kaulēties, tad mēs pa vidu to meet in the middle. Jā. No štuk 5 viņš uz 3, tad mēs tur kaut kā... Nu, pa 4 pusīt, ja no 6, 5. Ja arī apzo līdzi. Mošas, kad trinīt vajadzētu. Tad jau tā Nē, tas jau. A viņam vasarens nav? Nenāk vasarens līdzi. Kompaks nebija, māc, kur riepas nebija. Uzprasīs. No, Jasons is too old for Latvijas. It's from the year Ah, okay. 2016. No. Oh, you're talking about the wheels up. Yeah, wheels and tires, yeah. No. And it, just like summer tires or something So like you that. drive with the winter tires in the summer too, yeah? No. For this one, I had summer tires, but I sold them. Ah, okay. What's about price? I think last price would be 6.2. 6.2. Yeah, everyone. You get money, we get car and we go away. It's all done. And everybody happy. Yeah. That's the most important thing. Yeah. Before Christmas, this is very good. Very good deal. Yeah, that's the thing. Es domāju, okay. do roku un visu. You do 6? Yes. No. No 6-1. About the middle. It's already in the middle, so sorry. Yeah, 6.3 final. Let's do it that way and that's it. What? I think last price would be 6.2. First time you said 6.2. Yeah. Yeah, really? Yeah, I have it recorded That's if why you he want to was, see. that's why he was talking about 6. Okay. Yeah. Yeah, sorry about that. That's why he's talking 6. Okay, 6-2. Good deal? Yeah. Sure. Sure. Okay. Deal. Gatavs. Viss ir. Yep. Nu, jā, nezinu, kā varētu jau baigi kaulēties un spiesties, jo ja būtu kaut kādas, teiksim, Es zinu, ka kaut kas problēma sieties. ir arī, ko es varu pateikt vien, kad, ja tu pērci no cilvēka, kas netirgojas ar mašīnām, viņiem tās kaulēšanas nav aktuāli. Jā, Ja viņš viņš- negrib vienkārši mašīnu nogrūst, viņš izdomāja vakar, viņš grib pārdot, atbrauc kāds. Viņam redz, viņš domā, viņam pofīgi, viņš pagaidīs mēnesi, 2, kāds ir nopirks. Viņš tas 100 eiro viņam nav tik svarīgi. Tāpēc ir grūti kaulēties ar tiem, kas nenodarbojas ar to. Viņš vienkārši izdomāja savu summu, viņam to vajag un viņš gaida. Tāda arī cilvēki. Tas jāņem arī jārespektē.
Zini, kā ir? Pabeidz parakstīt mašīnu, dabūju pa ķesu. Pa daudz gribēju nokāvēt. Ne? Nu jā, bet dabūgais pavēlt. Galvenais, ka lielākais dabūja jau pēc tam. Mēs dabūjām ap 2 kameru Bet es aizlaisties. izkāpu vēl, bet es vēl izkāpu. Mēs ar kameru uzreiz aizlaidāmies prom. Jūs sapat, ka sāk sist, tad... Bet beigās pa 4,5 dabūju. Jā, tas karstais gaiss iekšā ārā man reāli. Šitas te šādi un tad, ka parā vaļā. No augstu uz siltu. Kur saimnieks bagažniekā tagad ir? Man tik deglas pārstāvēt. Dodamies mājās. Ko pirmais brauciens? Jo, pirmais brauciens jau mums bija. Tas bija tīri veiksmīgs. Es vienīgais došos to, kā jūs netiks mums līdzi. Mēs esam nobrieduši baigi vilku tagad. Ieliks slodzē, ne? Vēl pagaidi nevar baigi skriet, tāpēc, ka zin kā degviela nav. Ielies degvielu, tā jūs redzēs. Oi, šitām jau zikā, šitām var vēl ilgi nobraukt. Jā, bet es sāks arī iztīties tad. Tā, re, kā noslāp. Aiziet. Aiziet, nē, šis Pirmā lec uzreiz. Kā nav pierasts. Kāpēc izvēlēs tieši Škodu? Tur īstenībā garš stāsts un tikpat īsts. Man jau ir tā pieredze ar Škodu. Godīgi sakot, man kādreiz, ka es ieraudzīju Škodu uz ielu, man likās, un tās tāds budžeta mašīnas, ļoti vienkāršs, primitīvs. Un nelikās nekad tā mašīna tāda, man kā, es nekad nevaru iztēloties, ka es varētu braukt ar Škodu. Un kāpēc es nonācu pie tā lēmuma? Tāpēc, kad man bija Škoda pirms tam, es jau kaut ko stāstīju, kad brīdi apakaļ, kad es ar viņu nobraucu. Man iepriekšējā bija Škoda Octavia 2005. gada. Es ar viņu nobraucu kaut kādus 7 gadus, un man tā mašīna nepaņēma neko. Un es teikšu tā, ka es dzīvēs braucu daudz dažādām mašīnām, bet tad, kad tu gribi dabūt to kaifu un atslābi pie stūras, reāli Škoda ir tāda, kas tu jūti, ka tu brauc, bet tu no viņas nenogurst. Tev neredz stresu tā mašīna. Un līdz ar to tāpēc man arī, teiksim, tā Škoda patīk, ka viņa tevi savā veidā pat atslābi. Viņa ir primitīva, viņa vienkārši detaļas ir lēts, tev galva nesāv, kur tu viņu atstāj. Tā ir tāda ikdienas ērta forša mašīna. Un tīpaši tas, ka viņa arī viss, ka es saku kaut kādas lietas, kas ir it kā, tāpat kā jebkurā mūsdienu mašīnā. Tāpēc arī man ļoti pat patīk tās mašīnas kaut kādā mērā, tā cieņa pret to, ka, pa lielam cilvēkam katrs laiks ir naudas vērts. Un ja mēs to laiku pavadām servisā lielāko daļu, tad mēs būtu jau savu laiku, kā saka, tērējam. Tāpēc es teikšu tā, ka mans laiks ir pietiekami vērtīgs, lai es sēdētu servisā. Tāpēc es arī izvēlos Škodu. Jā, jo mašīnai būtu jāstrādā priekš tevis, nevis tev priekš mašīnas, pareizi. Precīzi, jā, tieši tā. Tāpēc arī neredzu citu teiksim, veidu, lai pirktu mašīnu. Man jau ir vēl viena mašīna, bet tā ir bišķiņ savādāk līdz ar to. Tāpēc ir tā, ka vajag vienu tādu bišķiņ vienkāršāk, lai tev tā ikdiena nav tik sarežģīta no tā visa. Kā ir ar vietām? Ja es domāju, ja šita nebūtu lūka, jo te ir tas izgriezums mazliet... Tas ir gariem cilvēkiem. Jā, tev spēt tev tā kā krāzie. Jā. Bet tev beidz tā kā uz lejā atregulēties? Godīgi sakot, es tad diezgan tāds, kāds viņš man bija, tā es te sēžu. Jo godīgi sakot, es teikšu tā, ka es sēdēs vairākās mašīnās. Škodas ir viens no lielākām sēdvietām, kur ir ērtāk visu sēdēt, jo krēsli atbīdās vairāk kā jebkurai citai mašīnai. Un tāpēc es uzskatu, ka īstenībā Škodas ir tiešām pat gariem lieliem cilvēkiem paredzēts. Platuma ziņā varbūt nosacīti, bet tieši garuma ziņā krēsli var atbīdīt tā, ka es pat pedēļas nevaru aizskart. Un arī aizmugurē sēdēšana ir ērtākā jebkurā pat mērēnā, teiksim, pat augstas klases mašīnā. Ja godīgi es teikšu, ka es iesēžoties šeit, ka mēs testu braucienā bijām, es iesēdos šeit aizmugurē, tu sēžot priekšā, man bija aizmugurē vairāk vietas nekā pie AIV X5 aizmugurē. Tas ir viens no iemesliem, jā, jo būtībā jau bieži vien tā, ka tos cilvēks kaut kāds jāpaņem, un jau jāsaspiežās aizmugurē, jāsēž ir iespiestam. Nav vienmēr tas ērti. Protams, nav jau doma būt pat taks strādāt, bet jebkurā gadījumā, gribās, lai tas viss ir ērti. Ko? Uztaisīsim rezumē. Galvenais ir, vai klients ir apmierināts. Ļoti bija ok, bet paldies Aivim, bez tā vistošana tas nebūtu izdevies. Mēs atradām, mēs nopirkām. Jā, šis bija tāds gadījums, kur placī nebija varbūt nekas tieši, kas uzrunāja. Bet šitā automašīna jau bija noskatīta iepriekš. Un aizbraucot sapratām to, ka tiešām godīgi mašīna no saimnieka tirgo pie mājas ģimenes cilvēku vispār, kam nav nekāds sakars ar kaut kādu perkūpīsim. Vai viņš super mācēja to noslēpt, tā arī gadā. Bet tas būtu maz ticami. Tā kā rakstiet komentāros, visi pierakstiet, kas jums interesē, vairāk vai mazāk par mašīnu, ko jūs vēl varētu viņā izmainīt, ja jums būtu tāda iespēja tāda iegādāties. Tā kā katrā ziņā, man liekas, ka diena izdevusies, pateicoties šim te kodolam, tā kā
Super, paldies skatītājiem, sekot līdz vislabākajam. Un tad nākamais, ko darām, taisam no trupu, liekam vēlreiz bumpers visu, Jā. tonējam logus, luturus. Viss tās muļķības. Un gaidiet pavasari, tas viss būs. Viss, ko Aļakā nopirkt, visu uzliksim virsū. Un 20 diskus. Jā. Yeah.